Vari man pastāstīt nedaudz par biznesu? Cik jums ir apgrozījums, cik ir peļņa un cik ir darbinieki? Ja mēs runājam par Madara kosmētiku, tad apgrozījums ir virs 20 miljoniem. Pagājušais gads bija kaut kas 21,5 miljoni, un pagājušais gads peļņas ziņā bija ļoti veiksmīgs. Tīrā peļņa bija ap 5,5 miljoniem eiro, bet tur jārēķina, ka šajā ir iekšā arī, ka mēs pārdevām vienu no saviem otrā līmeņa zīmoliem Mosu Somiem, un tad attiecīgi pagājušais gads tādā ziņā no finanšu rādītājiem ir ļoti veiksmīgs. Un cilvēku mums ir nedaudz virs 200. Kur tev tie sēli nāk? Es zinu, ka tev ir veikali. Jā. Cik var būt veikali, cik ir online sēles, kā viņš sadalās? No veikala mums ir tikai Latvijā mūsu 4 zīmola veikali, bet pamat biznesa mums tomēr mēs esam ļoti spēcīgi e-komercijā virzīts uzņēmums. Un, ja saskaitītu to, ko mēs paši pārdodam savā tiešajā e-komercijas kanālā, plus, kas ir viss trešo pušu online veikali, tad noteikti virs 50% no pārdošanas nāk no online. Tu teici trešo pušu pārdevēju. Tas ir cilvēks, kas pārdod Madara kosmetikas? Tie ir dažādi online veikali, kas ir citi online veikali. Kuriem vienkārši ir jūsu produkti, ja? Jā. Un jūs arī ražojat produktus paši? Jā, visi produkti, kas ir Madara sortimentā, tos mēs ražojam tepat Pierīgā, Mārupē, netālu no lidostas. Tev nav arī bijuši tādi klienti, kas grib tev white labelot, ka es tev gribu uzlikt savu bļēmu, bet gribētu man ražo produktu. Tā nav tāda? Tas ir gandrīz no uzņēmuma pirmsākumiem. Tā ir bijusi daļa no uzņēmuma biznesa. Ja? Okay. Un tā arī pirms 3 gadiem dzima šis selfnamed.com servis, kas ļauj jauniem uzņēmējiem sākt savu kosmētikas līniju bez ieguldījumiem, var pasūtīt kaut vienu vienību ar savu labelu. Un tas attīstījās no šīs Madaras kontaktu ražošanas tieši tā. Un tad mēs redzējām, ka mums tie pieprasījumi paliek arvien mazāki un mazāki. Cilvēki grib ar vien mazāk un mazāk vienības pasūtīt, un mēs nevarējām Madaras ražotnē vairs tos apjomus uzlikt uz līnijām, un mēs domājam, ko ar to darīt, jo tie pieprasījumi bija daudz. Un tad pirms 3 gadiem mēs radījām šo te servisu, kas kur nav ierobežojums apjomam. Var pasūtīt vienu vienību. Kā šitam servisam, kā viņš raudas, ja viņš 3 gadu atpakaļ sākās, kāda bija tas year-over-year izaugsme? Jā, pagājušā gada uzņēmums šis te self-named servis noslēdz ar 2,5 miljonu eiro apgrozījumu. Tas bija, tagad ir nedaudz vairāk kā 2 pilni gadi, kopš servis ir palaists. Un šogad mēs paredzam, ka self-named tas apgrozījums būs virs 5 miljoniem. Mēs arī pagājušā gada beigās atvērām apstrādes centru ASV, Šarlotē. Un attiecīgi tad mums tāda ir divas vietas, no kur mēs apstrādājam pasūtījumus un izsūtām. Tas ir tāds trends, man liekas, šis te ir, jo daudz to dara. Kā Printful pirmais, vai ne? Tad ir tā kā Subful, zinu. Es par šo nebiju dzirdējis, par self-name. Šis ir līdzīgs koncepts. Tas ir līdzīgs, bet kosmētikā ir relatīvi mazo spēlētāju, kas piedāvā līdzīgu servisu. Un tā kā šeit savā ziņā self-name ir tāds, arī pasaules līmenī tas servis ir diezgan unikāls. Kā tu izdomāji, ka šo vajag? Vienkārši redzēja to pieprasījumu? Mēs redzējām pieprasījumu, jā. Un tas ir tas, ko, principā šajā gadījumā, tas ir tas, ko mums klienti arī pateica priekšā. Drīz zināt, citi klienti, piemēram, ir uz tiem 2,3 miljoniem pagājušajā gadā. Citi ir klienti, citi ir uzņēmumi, kas regulāri pasūta. Jā, mēnesī tādi, kas ir atšķirīgi labeli, ir vairāk simti. Tie nav 1000. Tie nav, pagājušo gadu kopā tie noteikti arī ir 1000.
Bet daudz pasūta tikai, tu vari pasūtīt, tikai sample. Tu vari pamēģināt sample, izmēģināt, notestēt ar saviem, tur draugiem, radiniekiem, kaut kādiem, patestēt. Tā var sakot, tas ir tā kā servis, ko tu vari izdarīt, tā kā neieguldot naudu, tu vari notestēt, vai tā vidējā strādās vai ne.